1. septembris. Tas ir jauns posms ik katra skolēna dzīvē. Gadi krājas, aug prasības, un skolas soma paliek arvien smagāka. Bet kāpēc? Atceros savus pirmos soļus pretī zināšanām. Nepārliecināts, nobijies, bet gatavs cīņai. Es zināju, ka viens galā netikšu. Pirmais palīgs, protams, bija soma. Man bija tāda sarkana. Tā ir tāda lieta, kur saliek visu, un tad liek mugurā, lai nestu tālāk. Sākot ar matemātikas grāmatām, beidzot ar sporta tērpu. Neviens jau neteica, ka būs viegli. Reizēm arī mugura sāk sāpēt no tā smaguma. Katru dienu viens un tas pats. Soma plecos un aiziet. Ir dzirdēts, ka vidēji 28% skolēnu somu svars pārsniedz pieļaujamo normu. Spiež tak pie zemes. Un tādi vēl visi tie priekšmeti. Es jau neko sliktu par viņiem nesaku, tikai sakārtoti kaut kā nepareizi. Nu nē, mani pie vietas tik viegli nenoliksi. Lai arī bija maziņš, visu nosaka vēlme un apņemšanās. Un tā man bija. Vajadzēja tikai pienācīgi sagatavoties. Gan fiziski, gan morāli. Tā jau tikai no puikas par vīrieti izaug. Saka, ka skolēniem, kas jaunāki par 9 gadiem, somas smagums nedrīkst pārsniegt 3 kg. Mani tas nebiedēja. Panestu arī smagāku. Galu galā pienākums sauca. Skola sauca. Vēl tagad ar muguras sāpēm atceros mācību stundas. Cīņas gars zuda pārkāpjot pāri klases slieksnim. Neviens mūs nesaprata. Labdien, skolotāji! Labdien! Sāksim nodarbību. Velciet ārā grāmatas. Tu ej pie tafeles. Es zinu, ka tagad skolām ir jānodrošina iespēja skolēniem glabāt mācību lietas izglītības iestādē. Tādi tie likumi ir. Taču skolotāji domāja citādāk. Viņiem tā vien šķita, ka mums iet pavisam viegli ar tiem ķieģeļiem un ziloņiem mugursomā. It kā visus atvestu kā karaļus līdz skolas durvīm, un somās nebūtu jānes nekas vairāk kā tukšs gaiss. Esmu lasījis, ka smagas mugursomas rada dažādas problēmas, sākot ar stājas traucējumiem un beidzot ar pēdu patoloģijām. Gan jau mammas intuīcija teica to pašu. Tā padomājot, viņi to noteikti iedomājās kā šausmu filmā. Nabaga dēlēnam katru dienu jāstiep tas smagums līdz skolai. Dievs vien zina, kādas mocības. Puika tā piekusis, ka kāju no zemes pat vairs atraut nevar. Knapi uz priekšu tiek. Un ja nu ir vēl trakāk nekā manis iedomātais scenārijs. Mammai noteikti mati bija sirmi. Varu tikai iedomāties, kādas šausmas viņa savām acīm redzēja. Grāmata pie grāmatas, blakus visam pārējam, kas nepieciešams. Vai nebūs par daudz? Bet vai tad ir izvēle? Ir izvēle. Labdien! Mūsu rokās ir nonākusi informācija par neatbilstīgu skolas somas smagumu. Varat iepazīties ar materiālu. Šāda kļūda var maksāt ar nopietnām veselības problēmām bērnam, piemēram, mugurkaulu skoliozi, muskuļu disbalansu un citām problēmām. Taču mēs nevērsīsimies ar sankcijām pret jums. Tas nav mūsu mērķis. Mēs jums piedāvāsim dažādas risinājumus, lai šādi sarežģījumi vairs nerastos. Pirmkārt, nekavējoties nepieciešams skolās ieviest skapīšus. Otrkārt, nodrošiniet brīvi pieejamu dzeramā ūdens apgādi. Treškārt, korektāk plānojiet mācību procesu. Vai nu sakapējiet mācību materiālus katrai mācību stundai uz lapām, vai izsniedziet 2 grāmatas 2 eksemplāros – skolai un mājām. Vai arī izveidojiet elektroniskas versijas un nodrošiniet mācību procesu virtuālajā vidē.
Lūdzu, izskatiet mūsu piedāvājumu un dodiet ziņu par turpmākām darbībām. Uz redzēšanos!